Es esmu Aļesija Lavrinoviča, Cīrihas universitātes doktorante. Man sanāca studēt Bībeli tikai kā otro izglītību, jo manā ģimenē to neuzskatīja par pirmās izglītības vērtu. Tajā pat laikā es esmu ieguvusi 2 maģistra grādus teoloģijā, jaunās derības virzienā, un arī šobrīd tūlīt iegūšu doktora grādu teoloģijā. Es nokļuvu Bībeles revīzijas komisijā, kad man palūdza aizvietot vienu no redaktoriem uz kādu laiciņu, un tad, kad tas laiks bija beidzies, tad es paliku komisijā kā jaunās derības eksperte. Lielākais gandarījums man bija redzēt, vispirms jau satikt cilvēkus no dažādajām konfesijām, teologus, mācītājus, kuri ikdienā varbūt, kuriem ir atšķirīgi uzskati. Tajā pat laikā strādājot revīzijas komisijā un diskutējot par Bībeles tekstu, par Bībeles teksta tulkošanu un kaut kādām niansēm, nevienu brīdi man nelikās, ka šīs atšķirības stāv ceļā. Tik ļoti pārsteigta un gandarīta par to, ka katrs revīzijas komisijas dalībnieks pret otru izturējās cieņpilni, bija ļoti jaukas diskusijas ar ieklausīšanos vienam otrā, un tas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs, ka cilvēki no dažādām draudzēm var saprasties un var strādāt kopējā mērķa labad. Lielākās diskusijas, manuprāt, bija par to, vai tomēr šajā tulkojumā rakstīt tas kungs, kas ir bijis 65. gada tulkojumā un kas sevī patur to vācisko artikulu, tas, kas ir iegājies arī gan baznīcu lūgšanās, gan arī liturģijā, jo īpaši protestantu kustībā, tas ir vairāk luteriskajā tradīcijā, vai arī rakstīt vienkārši kungs, kas būtu varbūt modernāks un tuvāks Bībeles tekstam. Un tad par šo bija diskusijas, kur viedokļi dalījās 50 uz 50, un tad mēs piedāvājām uztaisīt sabiedrisko aptauju, kas nebija liela mēroga aptauja, bet tomēr šī aptauja izskanēja gan Radio Marijā, gan arī tika ievietota Tuvumā LV mēdījā, kur cilvēki varēja izteikt savu viedokli par kungs vai tas kungs, un tāpat arī uzrakstīt pamatojumu, kāpēc viņi tā uzskata. Ja viedokļi komisijā dalījās 50 uz 50, tad sabiedriskā aptauja uz rezultātus, ka tomēr lielākā daļa cilvēku vēlētos redzēt kungs ierakstu, nevis kā tas ir bijis tas kungs. Manuprāt, Bībeles tulkojumi, jo tie ir vairāk, jo tie bagātina gan kristīgo kopienu, gan arī dod savu veidu lielāku ieguldījumu cilvēkiem, kas gribētu padziļināti studēt Bībeli, kuriem varbūt dzīvē nav sanācis apgūt sengrieķu valodu vai senebreju valodu, un tieši vairāki Bībeles tulkojumi latviešu valodā, man liekas, ir ļoti lieliski instrumenti, kā cilvēkam salīdzināt kaut kādas nianses, kas viņam interesē kaut kādā konkrētajā rakstu vietā. Es personīgi domāju, ka jo vairāk tulkojumu, jo labāk, bet negribu teikt, ka nav svarīga kvalitāte. Es domāju, ka šis tulkojums ir revidēts kvalitatīvi, un es ieteiktu cilvēkiem noteikti lasīt vairāk kā vienu tulkojumu, vairāk kā vienā valodā Bībeli, un tas noteikti mūs tikai bagātinās, tas atver kaut kādas plašākas robežas, paskatīties uz kristietību, uz to, ka Dieva vārds nav tikai melns uz balta, bet Dieva vārds ir plašāks, elastīgāks un lielāks nekā mēs to domājam.